Augstu godātais Saeimas priekšsēdētāji kungs, cienījamie godātie deputāti. Jā, izlasot valdības deklarācijas, ne jau vairs projektu, jau parakstītu dokumentu, kur pie balsošanas gadījumā jau būs oficiāls juridisks dokuments. Protams, mēs esam jau šķētinājuši krusta šķērsu dažādus griezumus šai deklarācijai. Ļoti dabiski, ka es runāšu par ārpolitikas sadaļu, un pirms es ķeros klāt pie tā, es vēlos uzsvērt to, ka neatkarīgi kura frakcijas vadīta valdība, Latvijas ārpolitika ir bijusi vienots veselums gan koalīcijai, gan opozīcijai. Protams, izņemot atsevišķus grūtgalvjus, kuri pat šajā Saeimas sasaukumā nekautrējas doties pēc politiskām konsultācijām pie Krievijas Federācijas vēstniecības. Bet kopumā gan Krišjāna Kariņa valdībā, es pieļauju arī Evikas Siliņas vadītajā valdībā, Latvijas ārpolitika ir vienots veselums, un kur mēs runājam vienā balsī. Protams, velns ir detaļās, detaļas ir būtiskas. Ja Siliņas kundze līdz šim tādu vienu no uzstādījumiem valdības veidošanai pauda, ka šajā gadījumā ir svarīgi darbi, mēs liekam nost ideoloģiju, mēs liekam nost principus, tad šeku reku jūs potenciālie jaunie kolēģi jaunajā valdībā ļoti būtiski uzsver, ka šī jaunā valdība būs kreisi centriska. Ļoti būtiski uzsver. Un man mulsina viena cita lieta. Man mulsina jaunā vienotība, kas ir ietilstoša Eiropas Tautas partijā, kas ir kristīgi demokrātisku, konservatīvu, liberāli konservatīvu Eiropas politisko partiju apvienība. Nebilst ne vārda savu jauno potenciālo kolēģu apzīmējumam potenciālajai valdībai. Kreisi centriska. Un tieši šādā veidā, jo Andris Šuvājeva kungs pirmo reizi šo apzīmējumu lietoja publiskajā sabiedriskajā mēdījā, televīzijā tieši šādi, kreisi centriska. Šodien mēs redzam mazu pieslīpējumu centriski kreisa, kas varbūt nosacīt varētu mīkstināt to pozīciju. Kādēļ es runāju par šo? Jā, nacionālā līmenī es pieļauju, ka tas vairs nav būtiski, bet Eiropas Savienībā, kolēģi, ja valdības deklarācijā vienīgā atsauce uz ārpolitiku, un kas ir pilnīgi pareizi, neviens to pat nevar iebilst, ir nemainīgs eiroatlantiskais kurs, tad es atgādināšu, ka Latvijas Republika nākamgad atzīmēs 20. gada dienu, kopš esam Eiropas Savienībā un esam NATO. Kādu kursu mēs runājam? Mēs esam NATO un Eiropas Savienībā. Tādēļ tas, kas iztrūkst, ir valdības pozīcija Eiropas Savienības iekšēnē. Jo Latvijas pozīcijas Eiropas Savienībā ir Latvijas ārpolitika. Un tur ir ļoti būtiski tieši no ideoloģiskā skatu punkta un principu skatu punkta politiskie uzstādījumi. Jā, ZZS ir nepiedaroši nevienai politiskai grupai. Nezinu, tā jūsu izšķiršanās tā būt, vai arī neviens neņem jūs, nemācēšu teikt. Bet tur pretīm progresīvie ar ļoti lielu lepnumu tika arī uzņemti zaļajā partijā. Un šeit parādās šī būtiskā kolīzija, kas ļoti ietekmēs ārpolitiku. Tieši ideoloģisko un principu vērtību prizmā. Jo Eiropas Savienībā Briselē nerunās, liekam nost malā ideoloģiju un principu. Tur viss tieši tiek lēmts vadoties no principiem un ideoloģijas. Vistiešākajā mērā. Un Eiropas Savienība ir uz krustcelēm. Nākamgad ir Eiropas parlamenta vēlēšanas, kas nozīmē arī jauns Eiropas komisijas sastāvs. Un iespējams pilnīgi cits strāvojums. Ja līdz šim, jā, Tautas partija ir baudījusi to noteicošo toni, tad tas ļoti būtiski var mainīties nākamgad.
Jo tā situācija vairs nav īpaši tāda. Un tad mēs skatāmies, jaunās vienotības politiķiem. Es tiešām gribētu dzirdēt, vai ir tā, ka jūs esat kreisi centriski tagad? Jo es esmu jūs, kā mēs esam strādājuši plecu pie pleca, vienmēr uzskatījis par centrisku labējiem spēkiem. Un tas ir būtiski. Jo es kā piemēru minēšu, Eiropas zaļā partija iestājas par to, un tas noteikti ir saistoši arī šajā grupā ietilpstošajām partijām, piespiedu kvotu sistēmas ieviešanu migrācijas jautājumā Eiropas Savienībā, bet ar vēl vienu tādu mazu āķīti. Tie, kas nepiedalās, tiem atņemt Eiropas Savienības finansējumu. Tas ir ļoti interesanti. Kur sapas šajā ziņā jaunai koalīcijai šie jautājumi? Un tie ir tiešā veidā saistīti ar ārpolitiku. Un skaidrs, ka nacionālā līmenī es jau minēju. Ārpolitikā mēs darbojamies kā vienāds veselums. Tas ir ļoti labi, un es tiešām pasakos tiem racionāliem arī opozīcijas pārstāvjiem, kurus drīzāk arī būšu tagad arī opozīcijas pārstāvs, ka mēs vienot runājam, vienā balsī. Mums var atšķirties nacionālā līmenī, tehniski kurš kāds, bet tad, kad notiek diskusija startautiski, mēs runājam kā viens veselums. Un tā ir vērtība. Tādēļ es jau minēju Rosļikova kungam, tādēļ varbūt arī nav saprotami, kādēļ viens vai otrs politiķis, kas tagad ir opozīcijā, varētu vadīt vienu vai otru komisiju. Tā ir tā realitāte. Jo, dubult standarti, tas ir tāds, man tā liekas, firmas zīme. Rosļikova kungam tiešām ir apbrīnojami labas spējas manipulēt ar informāciju, demagoģijas sita augstu vilni. Ja kāds to vērtē kā kvalitātes zīmi politiķim, lai tā būtu. Bet tomēr esence paliek, un es gribētu dzirdēt arī no ZZS kolēģiem, kas arī ir centriski labēji savos uzskatos, paust kaut ko vairāk par saglabāt Eiroatlantisko kursu. Kolēģi, ko tas nozīmē Eiroatlantisko kursu saglabāt? Jo Latvijā nav neviena politiskā spēka, pat opozīcijā, kas rosinātu izstāties no NATO vai izstāties no Eiropas Savienības. Tad savā ziņā tas apgalvojums ir neko izsakošs. Jā, es ceru, ka rīcības plānā būs detalizācija, bet arī šeit tā ļoti būtiskā detaļa, kas iztrūkst, kas ir bijusi gan ZZS vadītajā valdībā, gan vienotības, tāda neatņemama vērtība, kas parāda vērtību orientāciju, ka Latvija iestājas par nacionālu valstu Eiropas Savienību. Un tas ir ļoti būtiski. Un tas ir svarīgi par to, kā mēs sevi saskatām Eiropas Savienībā. Jo vērsīšu uzmanību. Kreisiski, centriski spēki un kreisiski izteikti ir par Eiropas federalizāciju. Tātad varas centralizācija vairāk Briselē. Es nedomāju, ka tas ir Latvijas nacionālajās interesēs, arī izrietot no ārpolitikas. Es ļoti ceru, un es domāju, ka Kariņa kungām iekāpjot diezgan lielās kurpēs, kad nevajadzēs iesildīšanās laiku, viņš jau tagad ir ārlietu ministra pienākumu izpildītājs, tad es, noslēdzot savu debati, novēlējumu audīšu. Kariņ kungs, es jums novēlu pārsist to rekordu, ko jūsu priekštecis šajā amatā ir sasniedzis, kalpojot Latvijas Republikai. Beigsim. Paldies! Vārds Saeimas deputātei Leilai.